Marko, ļoti pārliecinoši sākam, bet atkal nedaudz tā ar nervozitāti. Kāda bija spēle kopumā? Es domāju, tu pareizi pateici, sākām labi, vienkārši vajadzēja turpināt. Kaut kā pēc tā trešā gola kaut kas notika, nezinu, jāanalizē būs video analīzē, un tad jau treneris pateiks, kas nesanāca. Vienkārši varbūt vienkāršāk vajadzēja spēlēt, sākam kaut ko izdomāt, un pie tā jāpiestrādā pirms nākamās spēles Eirokausā. Teiksim tā, pāris spēles bija izlaides, kā bija atgriezties tajā spēļu ritmā? Es domāju, man palīdzēja tas ātrais gols. Tas gols deva papildus enerģiju, un tad jau bija vieglāk. Bet beigām jau sajūtu to nogurumu, ka nebija spēlēts. Nezinu, tagad jātrenējās, jāatjaunojās, un tā jau viss būs labi. 50 gūtie vārti tev Riga futbola kluba sastāvā. Kuri visvairāk ir palikuši atmiņā? Tagad tāds jautājums pat grūti pateikt. Laikam tas Eirokausos ar Vikingu. Tas pirmie vārti Eirokausos, tas tā palicis atmiņā mājās, Konto stadionā. Daudz skatītāji bija emocijas labs. Gruzijā sola ap 30 grādiem spēles laikā. Ko mēs sagaidām no šīs spēles vēl un ar kādām emocijām dodamies turien? Es domāju, laika apstākļiem būs karsta un spēle būs karsta. Zinot Gruzīņus, kāda stila futbolu spēlē, būs galvenais uzvarēt divu cīņas, galvenais ātri būt vārdus, lai būtu tā pārliecība. Ok, paldies, veiksmi! Paldies!